skarbi, ko lai saka. Vai mums ir zālē jautājumi? Labi, domājiet, ko lūdzu? Pabeigsim vēl, padiskutīsim un tad aptāju iztaisīsim beigās. Tā kā domājiet jautājumus, tad es varbūt Ārvolam uzreiz jau ko teikt, neatšķirādien kungs, pēc visa šī, ko jūs dzirdējāt. Labi, tad sākam ar Ašrādien kungu, pēc tam Parādniekungs. Jā. Par PR un kāpēc nevarēja citādākus nodokļus. Iespējams, ka tas, jā, tas strādā. Jā. Paldies, jā. Ja jūs redzat arī, teiksim, šajā infogrammā, kas ir rakstīts, solidaritātes nodoklis ir ceļš uz nodokļu progresivitāti. Un jāsaka, ka tas, kas stāv priekšā Latvijas valdībai, ir tiešām jāatrisina viens ļoti liels jautājums, kuram ir vairākas dimensijas, un šobrīd tātad Latvijas valstī nodokļu sloks ir maziņš, ir 28%. Ja mēs sakam, Eiropas Savienības vidējais ir 40% no IKP, un mūsu kaimiņiem Igauņiem tas ir vismaz 33%. Un šī brīdī tas, ko Finanšu ministrija dara, veids pilnu nodokļu sistēmas revīziju, izrēdējot visas gan kapitāla, gan darba spēka, gan pārējos nodokļus. Un mums ir patiesībā būs stāvēs priekšā ļoti smags jautājums, kādā veidā mēs nonāksim pie šī nodokļu sloga 30, nu es teiktu, virs trešdaļas nodokļu līmeņa apmērā, un šeit būs jākombinē vairākas lietas. Tas viens ir, mēs joprojām strādājam ar deficītu, un mums būtu jādomā, lai virzītos nulles deficītu, mums ir jāstāsta, cik daudz un kādā tempā mēs ejam ārā no ēnām, un tad ir, protams, jāskatās, kāds nodokļu sloks veidojās arī uz šīm te pieminētām nodokļu grupām, un viens no svarīgākiem, protams, arī ir kapitāla nodoklis. Viennozīmīgi valdība ir uzsākusi ceļu uz šo te progresivitāti, un tas pirmais, ko mēs darām, ir tātad šī te nodokļu sistēmas izlīdzināšana. Mēs neesam to vēl izdarījuši, un tad mēs šo te darīsim. Un ir vairāk iemesli, kādēļ mums šim te manevram ir jāsagatavojas. Tas viens ir, piemēram, kaut vai tāds, ka ienākuma nodoklis ir viens no nodokļiem, no kuriem tiek finansētas pašvaldības. Tikko mēs esam pieņēmuši pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānismu, tas tikko ir spējies spēkā šogad, ja mēs ieviesīsim progresīvo ienākumu nodokli, mēs vienā mirklī padarīsim nabadzīgas mazās pašvaldības. Viņām vienkārši nebūs naudas, jo jūs zināt, ka ienākumu nodokļu daļa, lielākā daļa aiziet tieši pašvaldībām, finansē viņas. Ir daudz citi aspekti. Ja mēs šo pašu nodokli būtu ielikuši šobrīd šo nosacīti solidaritātes nodokli būtu veidojuši kā progresīvo nodokli, šis būtu daudz smagāks darba ņēmējiem. Šobrīd viņš palielinājās tikai par 10%. Tad šis palielinājums būtu pilnīgi cits, ja tas būtu jāatrisina no progresīvā nodokļa sistēmas. Katrā ziņā ir skaidrs, nemirkli mēs nenoliedzam, ka tajā virzienā ir jāiet. Kopējā debata virzās tajā, bet mēs uzskatām, ka ir nepieciešams diezgan liels manevru laiks, lai tam sagatavotos. Attiecībā uz kapitāla nodokļiem tie ir svarīgi, starpība šodien ir liela. Šobrīd mēs redzam, ja nākamgad šo te pieņem, tad vidējais nodokļu līmenis būs darbspēkam 43 plus, teiksim, nodokļu līmenis. Kapitālam tas ir 24 vidējais svērtais, nu, ja mēs vēl skatāmies U1 atlaides, tas vēl ir mazāks, jā. Jā, tā ir liela starpība, bet mums ir tiešām rūpīgi tas jāpārdomā, un mēs redzam, ka nākamajā gadā mēs varam ļoti mierīgi doties uz šo te nodokļu izlīdzināšanu. Kāpēc tad jūs šajā gadā neceļat tā kā šajā budžetā to kapitāla nodokli? Tas tā kā vairākas reizes tika minēts, kāpēc neceļat kapitāla nodokli, nekustamā īpašuma nodokli, kādēļ aizdomā bija jauns nodoklis? Jāsaka, ka valdība izvēlēja šādu stratēģiju izlīdzināt darba spēka nodokļus, ņemot vērā to, ka ir Finanšu ministrijas plānā ir visas kopējās nodokļu sistēmas izvērtējums un tātad šo te lēmumu pieņemšana. Bet to argumentus konkrēti jūs tagad nevarat nosaukt? Nē, man nebūs īpaši vairāk citu argumentu, tāpēc, kad ir šī te pārēja plānot sistēmiskā veidā, kas ir plānot nākamgad beigās darīt. Tā kā tie būtu galvenie argumenti attiecībā uz to, vai ir arī jāpalielina kapitāla nodoklis. Okay.
Parādniekungs grib arī. Man patīk, ka Večslavs Dombrovskis sacītais, viņš tagad var tā atvieglot runāt, jo viņš vairs nav ekonomikas ministrs. Vai ne? Tas tā vajag ērti. Man tas priecē. Bet, tas, ka viņš nav ministrs. Nē, tas, ka viņš var tā brīvi runāt par šo te jautājumu un teikt, ka saucam to daram vai kā savādāk. Tad te gan viens no mūsu pusē esošā dāma Sintīte Rāsova teica, ka it kā personām ar augstiem ienākumiem nekas nemainās, diemžēl mainās. Un tā ir tā problēma, ka tad, kad mēs piedāvājām ieviest šo papildu likmi 14. gada 1. janvārī, tad, kad tika pieņemts lēmums, kad tiks sociālo iemaksu griesti uzlikti, tad, diemžēl, Finanšu ministrija toreiz nepiekrita. Un 2 gadus mēs esam režīmā, kur šie sociālo iemaksu griesti ir. Un toreiz es gribu atgādināt, ka līdz 14. gada 1. janvārim bija izmaksu griesti sociāla apdrošināšanas sistēmā un ieviešot toreiz šādu te principu, ko piedāvājas, tad citu savu laiku, es pirmo reizi dzirdēju šo priekšlikumu par papildu likmi no pašvaldības savienības, un budžeta projektā to iesniedza Igors Pimenovs, kur bija, principā šī pati sistēma, tikai, viņš nebija kā solidaritātes nodoklis, bet bija kā papildu likme. Toreiz es vēl debatēs teicu, ka es principiāli piekrītu, ka vajadzētu piemērot papildu likmi 10,5% apmērā darba ņēmēja pusē, lai darba devējiem tas nesadārdzinās, bet toreiz Finanšu ministrija bija citās pozīcijās, un tā, tas mums ir 2 gadu garumā ievilcies, un tie cilvēki, kuri pirms tam bija 4266 cilvēki, kas maksāja uz 14. gada 1. janvāri virs šīs summas. Un tagad, protams, viņa skaits ir palielinājies, bet tagad ir grūtāk paņemt to naudu nost, kur viņi līdz šim ir nemaksājuši. Un tas rada problēmu. Bet, kas attiecās uz citiem nodokļiem, pilnīgi noteikti ir problēma ar kapitāla nodokli un kapitāla pieauguma nodokli, tāpēc, ka tur vispār ieņēmums budžetā ir 12. gadā bija 55 miljoni eiro, es varu kļūdīties par pagājušā gadu, bet tie ir apmēram 60-70 miljoni eiro. Iepretim iedzīvotāju ienākumu nodokļu kopējiem ieņemam 1,4 miljārdi. Tā proporcija ir vienkārši neadekvāta, un šeit ir problēma. Kas attiecās nekustamā īpašuma nodokļu, Dombrovskis, jūs labi zinat, kad vairākus gadus pēc kārtas jau paaugstinās nekustamā īpašuma nodoklis, un pašvaldībām ir dota pat iespēja, ja kādreiz bija ierobežojums tikai 20% apjomā var mainīties nekustamā īpašuma nodoklis par iepriekšējo gadu, tagad viņi var piemērot uzreiz maksimālo likmi zemē, kas ir 1,5%. Taču, protams, arī tas ir vērtējams kopējā nodokļu politikā, un vēlreiz tā galvenā problēma ir, ka mēs vairākus gadus neesam strādājuši pie vienotas nodokļu paketes, un tas rada bažas sabiedrībā un šo nedrošības sajūtu. Tā gan ir problēma, to es atzīstu. Jā, maz replika attiecībā uz argumentus, kā bija uzbūvēta Dombrovska kunga runa par publisko attiecību faktoru. Es gribētu gan šoreiz noraidīt viņu pieeju, jo Finanšu ministrija jau vairākus gadus kā savu prioritāti ir izvirzījusi ienākumu nevienlīdzības mazināšanu. Tas jau sākās ministra Vilka laikā. Un šeit ir vairākas lietas, kaut vai, ja mēs skatāmies no šiem te paketes jautājumiem, ir diferencētā neapliekamā minimuma sagatavošana, kas mēs pēc būtības saņēmām jau mantojumā no iepriekšējās ministrijas komandas. Tā kā šis galīgi šajā gadījumā nebūs tas, par ko mēs jau zinām. Dombrovskis sacīja to, man jau liekas, ka viņš visu pareizi pateica. Beigās mēs tik daudz uzreiz mērķi sasniedzām. Gan drošības budžetu apmierinājām, gan sabiedrību apmierināt, un viss kārtībā. Dombrovskis, kur ir problēma? Par to, vai sabiedrība ir apmierināta, jūs uzrunāsiet nākamo 2 mēnešu laiku, vai ne? Vai saimi ir apmierināta, nevis sabiedrība? Man liekas, ka daļai jau tie, kas iestājās par, atzina to, ka samērā maz sakara šim nodoklim ir ar solidaritāti, taisnīgumu un progresivitāti, ka tas ir kaut kāds pusceļš tam, kad kaut kad tiks ieviesta, kad būs nodokļu sistēmas audits, kad tiks ieviest vēlāk progresīvi iedzīvotāju ienākumu nodokļu sistēma. Un to īstenībā arī atzina koalīcijas partneris Šadurska kungs, kurš Saeimā vada budžeta komisiju, kas tieši atbild par šiem jautājumiem. Ja nemaldos vakar Latvijas televīzijā, viņš teica, ka viņš cer, ka šis nodoklis nebūs ilgāk kā 1 gadu. Šadursks to teica, kurš vada budžeta komisiju un atbild par šo politiku. Vai 1 gada laikā var, ieviešot tikai uz 1 gadu nodokli, var reāli samazināt nevienlīdzību? Ja tiešām domāt mazināt nevienlīdzību, tad es domāju, ka būtu meklēt citu risinājumu. Šajā gadījumā tiek skarti 4700 darba algas saņēmēji, kur lielākā daļa, manuprāt, atbilst
cilvēku grupai, kam vajadzētu būt Latvijas vidusslāņa augšējai daļai. Bet, ko es minēju, cilvēki, kas gūst ienākumus no kapitāla, no dividendiem dažādās formās, Latvijā ir aptuveni 225 000. Tie ir cilvēki, kas maksā 10–15% tikai nodokļos. Tas ir krietni mazāk nekā tie cilvēki, kas saņem šīs darba algas samērā lielās. Tad jautājums, ko mēs aiztiekam. Arguments, kad pašvaldības iebildīs un tā tālāk. Pašvaldības saņem 80% no iekasētā ienākuma nodokļa, valsts saņem 20%. Nekur nav akmenī cirsts, ka tam sadalījumam vienmēr jāpaliek tieši šādām. Tas ir likumdevēja iespējas viņu mainīt. Ja tika strādāts tagad pie jauna pašvaldības izlīdzināšanas mehānismu, kāpēc, ja domāju par nodokļu progresivitāti, kāpēc bija jāstrādā pie tāda izlīdzināšanas mehānismu, kas nav savietojams ar to, tad tagad tā kā jāstrādā pie jauna. Tur tiešām ir jautājums, manuprāt, tas mērķis ir fiskālu papildus ieņēmumu gūšana valsts budžetā un ar to solidaritāti tur, jeb nevienlīdzības mazināšana ir ļoti maz sakara. Jā, paldies. Daži punkti izskanējuši. Sāksim labi, tomēr tāds konceptuāli ar nevienlīdzību kā tādu. Jā. Labi, lai tā ieņemtu pozīciju, es nedomāju, ka tā ir tā Latvijas kaut kāda vislielākā prioritāte kā tāda. Man, piemēram, ir drusku tāds bija pārsteigums, varbūt tas bija nevisai apdomāts apgalvojums, ka cilvēki brauc prom ienākumu nevienlīdzības dēļ. Jā. Tas tiešām ir kaut kas jauns. Latvijas universitātes pētnieki aptaujāja kādos 400 000 cilvēkus, kas aizbrauc. Es iesaku paskatīties, es nedomāju, ka tur kaut kā figurē ienākumu nevienlīdzība, kā galvenais iemesls, tāpēc, ka viņi aizbrauc prom. Bet labi, es respektēju to, ka vairākiem cilvēkiem, ka vairāk cilvēki uzskatā, ka tas ir svarīgi. Ļoti labi. Bet negluži finanšu ministrija, bet lai gan finanšu ministrija jau sen identificēja šo tēmu, ka diezgan ērtu aizsēgu. Ja? Paņemsim to pašu minimālās algas palielināšanu. Ja? Es teiktu, ka īstais iemesls ir tāds, ka tas ir diezgan labs veids, kā palielināt budžeta ieņemumus kā tādus. Jo no nodokļu iekasēšanas viedokļa saprast, vai cilvēks kaut kur strādā vai nestrādā, to ar darba inspekcijas palīdzību var izdarīt diezgan ātri un efektīvi. Bet saprast, kāda tieši ir viņu alga, un cik daudz viņš saņem aploksnē, ir tuvu neiespējamai misijai. Tāpēc šādam pasakumam ir tāds diezgan ērts PR aizseks, ka var to pārdot kā tā skaita nevienlīdzības mazināšanās pasakumu, un gan budžeta ir papildus ieņemumi, visi it kā priecīgi. Tas tiek praktizēts diezgan bieži, tāpēc tas ir tīri mans minējums, ka šī tradīcija tika izmantot. Bet kopumā mans ieteikums bijušiem kolēģiem ir sekojušies. Labi, es respektēju prioritāti, es respektēju NATO, uzņemtas saistības un tā tālāk, bet jūs vēlaties to darīt, ir vienkāršais paņēmiens pievienotas vērtības PVN nodoklis. Paceliet šo, jūs varat nodibināt atsevišķu nodokļu, nosakt to drošības procents vai drošības 2% vai aizsardzības vai kas tur būs. Ja? Mēs ļoti ilgu laiku runājam par to, ka nepieciešams palielināt nodokļu slogu uz patēriņu, samazināt uz darba spēku, tad kāpēc tas netiek darīts, vai kāpēc tagad dažreiz kādi cilvēki saka, ka šis ir kaut kāds apdraudējums nacionālajai drošībai. Tas man nav gluži skaidrs. Ja tiešām ir vēlme cīnīties ar nevienlīdzību, tad vēlreiz. Tas ir pavisam nopietni. Es esmu Sanita Šķiltera, jūs varat ļoti liela eksperta nekustamā īpašumu nodokļu apšķirtas jomā. Man ir jautājums, ja pacels PVN, tas neskars visus arī tos, kas mazās algas pelna? Protams, kāds tur sakars ar Bet ja jūsu mērķis varas ir finansēt aizsardzību, tad, Tad mēs vēl vairāk palielinām nevienlīdzību. Bet es nedomāju, ka vēlreiz, jums vajag nošķirt mērķus. Ja ir mērķis palielināt budžeta ieņemumus, tā lai nofinansētu lielākos izdevumus aizsardzībai, tad izdarīt to ar visefektīvāku veidu, kā tu dari. Ja jūs vēlaties samazināt nevienlīdzību,
Vēlreiz, par to jau tika diskutēts ļoti ilgi. Visvienkāršākais, visefektīvākais veids, kā to darīt, tas ir nekustamiem īpašumiem. Es domāju, ka jūs varat arī paskatīties statistiku par Eiropas valstīm, ja jūs ieraudzēsiet, ka tas procents, ko Latvija saņem no nekustamā īpašuma nodokļiem, ir viszemākais, ja es nemaldos Eiropā, vai viens no zemākajiem. Tātad, šeit arī risinājums ir skaidrs. Ir valsts dienests, ir katastrāls vērtības. Un ir Jūrmālas pašvaldības mērs, kurš piešķir 80% atlaidi uz nekustamā īpašuma nodokli. Jūs, ja kas, varat arī mainīt to procentu, kura tiek iekasēt iet uz pašvaldību budžetu. Jo tagad tā situācija, diemžēl, ir tāda, ka finanšu ministrija nav nekādas motivācijas domāt par nekustamā īpašuma nodokli, ja tas ieņēmumi pilnībā aiziet pašvaldībā. Savukārt, tas pašas nekustamā īpašuma nodevas ieņēmumi pilnībā aiziet uz valsts budžetu. Veidojas tāds apvērtais loks. Man jums viens jautājums. Jūs pats savulaik pēdījāt, kad jūs šeit strādājāt Gini koeficientu pret automašīnām, kas ir nopērts kā alternatīva modeli. Un tur parādījās, ka tas Gini, ka tā nevienlīdz Latvijai pat vēl lielāk nekā oficiāli Eurostat dati. Tad tobrīd jums vēl šita kā problēma nevienlīdzība, vai tas bija vienkārši tāpēc, ka interesants veids, kā risināt šo pētījumu uztaisīt. Nebija mums tik sen pirms 3 vai 4 gadiem. Saprotiet, tas, kas man nepatīk principā divas lietas. Ja. Man nepatīk cilvēku tendence, teiksim, ņemt tēmas, kuras ir modē attīstīties valstis, un automatiski pieņemt, ka tas pats attiecas arī uz mūsu valsti. Problēmas pamats, teiksim, citas Eiropas valstis ir tas, ka tur tā bagātība kā tāda tiek mantota vairāku paudžu garumā. Ja. Kur līdz ar to veidojas klasē, teiksim, tāds, ja jūs vēlaties aristokrāti vai tā, un klasē, kuriem, teiksim, tāds iespējas ir diezgan strādojuši ierobežotas. Mēs pirms kādiem 25 gadiem, tas nav liels pārspīlējums, esam uzsakuši no baltas lapas. Mums šī problēma vienkārši kā tāda nav tik aktuāla. Ja. Otrais, ja mēs runājam par nevienlīdzību, tad, diemžēl, pārāk daudz cilvēku pieķerās pie tā, kas, šķiet tas visvienkāršākais risinājums. Piemēram, ar to pašu tā saucamo solidaritātes nodokli. Ja? Mēs zinām, ka mums ir milzīga ēnu ekonomika. Mēs zinām, ka ir ļoti liels cilvēku skaits, kas saņem savus ienākumus savādāk nekā maksājot visus nodokļus. Bet ko mēs darām? Mēs sodām tieši to niecīgo, es domāju, ka cilvēku skaitu, kuri izvēlējas maksāt visus nodokļus. Kādu mēsedžu mēs viņiem sūtam? Viņi domā, ka nākamgad es saņemšu savus ieņemumus caur autorlīgumiem, es nodibināšu pāris SIA vai tur dažus 10 SIA un tā tālāk. Un visiem pārējiem jūs nostīsies spēcīgu mēsedžu, ka nevajag nekādu uzticēties valstī šai ziņā. Tas ir tas, kas tiks izdarīts. Kad, diemžēl, tiek izvēlēts visvienkāršākais veids šķietami un vistuvredzīgākais. Kā to izdarīt? Es tikai gribu teikt, man liekas, ka šis nav pareizi, kā mēs tagad rīkojamies. Mēs sakam, jūs neesat izdarījuši visu uzreiz un tā visu sakārtojuši. Vienkārši tas iet soli pa solim. Un Dombrovskis, jūs esat pats pētnieks. Jūs runājat par argumentu, jūs pats bijat izglītības ministrs. Un vienkārši jūs sakat, ja cilvēki brauc projām, tā nav ienākuma nevienlīdzības problēma. Atvainojiet, jā, bet viņi citā kontekstā. Viss, kas brauc prom, ir, apstāmies profesora Hazena pētījums. Viss, kas tas ir, tie 40% no vidusskolas apmeklētājiem, kuri nav spējīgi pēc tam nekur iestāties, kuri pretendē uz minimālo algu, un tad viņš salīdzina. Minimāla alga Latvijā ir tāda, Īrijā, tur, kur viņa 5 draugi ir tāda, iekāp lidmašīnā aizlido. Tā ir majoritārā daļa no tās grupas, kas brauc, protams, vienkāršoja, ja? Bet tas ir tas, kas izdara šo te izvēli. Atvainojot, tā tas ir, un tā ir ienākuma nevienlīdzība. Labi, tā ir Eiropas Savienības ienākuma nevienlīdzība. Ja? Protams, jā. Bet respektīvi, šis ir jautājums, kur valdība vienkārši liek uz galdu, un par viņu jāsāk diskutēt. Arī šī diskusija ir viena ļoti svarīga. Mēs varam teikt, jā, puiši izliekās, atnāk tikai kārto kaut kādas problēmas, vai arī otrs viņi saka, un nevajag neko tālāk darīt, jūs taču tikai izliekaties, jūs neko nerisiniet. Tā nav taisnība. Ja? Vienkārši mēs mēģinām soli pa solim iet uz priekšu. Tas ir ļoti grūti. Līdzīgi bija jūsu piedāvātā ienākuma nodokļa samazināšana. Atvainojiet, ja mēs sakam no ienākuma nevienlīdzības samazināšana, piedodiet, no tā visvairāk iegūt tieši lielo algu saņēmēju samazināt ienākuma nodokli. Ja? Vislielākie ieguvēji bija no tā, ne jau mazo algu saņēmēji, relatīvi tie maksāja, tie ieguva visvairāk. Ja? Un tieši tas, ko jūs piedāvājat, mēs zinām jūs to pieeju, bet mēs vēlreiz sakam, šis ir ļoti svarīgs jautājums. Ja? Cilvēki jūtās slikti šeit, ja? Un ir ļoti daudz lēmumu, par kuriem mēs Latvijā tieši tādēļ nespējam vienot.
Vesela Dombrovskis sacītais, ka cilvēki beigs no šejienes projām, jo te ir nesamērīgs nodokļu sloks. Es salīdzinājumu tikai 3 valstu piemērs, kas man te tuvākie trāpījās. Tātad atgādināšu, ka mums valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksa ir 34,09%, Vācijā 45,5%, no 52,800 eiro gada ienākumi ir 42%, tiek aprēķināts vēl iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Nevis 23, bet 42 pie nekādām neiemaksu griestiem. Itālija sociāla apdrošināšanas likme 48,9%, un no 55,000 gada augsts tiek maksāts 41%. Austrija 39,4%, un virs 35,000 tiek maksāt 43% likme. Nu, par ko mēs te runājam? Protams, ka var jau uz Igauniju varbūt tās aiziet, bet tur ir cita sistēma. Nu, tāpēc es saku, nav, ja mēs esam ieviesuši regresivitāti, tad mēs esam šeit čempioni. Mēs varam meklēt labākus risinājumus, bet teikt, ka izmantot arguments, ka tāpēc kāds kaut kur aizskries uz kurieni. Uz kurieni? Uz offshoriem. Paldies. Vai mums ir jautājumi uz zāles? Mums vajag mikrofonu, tāpēc, ka mēs translējam šo tiešraidē. Tātad pašā sākumā apstiprinošā komanda minēja, ka šī progresīvā vispār nodokļu sistēma palīdzēs sabiedrībai visai, tā kā pilnīgi visai sabiedrībai, un ka iedzīvotāji tērēs vairāk. Un tad es īsti nesapratu, ja jūs vienai sabiedrībai tāds augšējai atņemat daļu no algas, kādā veidā sabiedrība tērēs vairāk, jo tā zemākā sabiedrība jau neko nesaņem klāt. Tā kā mēs neizmantojam šos argumentus, es varu palīdzēt kolēģiem, jā. Tas visticamāk kaut kur brīfā bija norādīts, ka ir tāda lieta, vismaz te sedošiem ir zināma angļu valoda sauc par marginal propensity to consume. Tā domāju diezgan vienkārši, ka tiem parasti empiriski, teiksim, tāds novērojums, ka tiem, kuriem ienākumi ir zemāki, viņi terē lielāku daļu no saviem ienākumiem. Un parasti lielāku daļu terē arī vietēji. Jo tomēr, teiksim, cilvēki ar ļoti augstiem ienākumiem proporcionāli vairāk visticamāk terē citas valstis. Tāpēc tas var sanākt, kā, teiksim, viena no pārdales, teiksim, tāds makroekonomiskiem efektiem ir tas tiešām var veicināt vietēju patēriņu. Lūdzu. Tātad, ja mēs skatāmies uz ekonomiku un, kāds teica, stagnācija ir vienā posmā, mēs nevaram gaidīt, ka pārējie posmi attīstīsies. Ja mēs gaidām, ka mazāk turīgie cilvēki kļūs vēl mazāk turīgi, mēs redzam, ka arī uzņēmumi pelnīs mazāk. Ekonomika ir kā cikls, kurā ir jāiegulda visos posmos, lai saņemtu atpakaļ. Kāpēc jūs domājat, ka mazāk pelnošie šobrīd saņems vēl mazāk? Vai es nepareizi jūs sapratu? Tāda ideja, ja mēs neinvestēsim situācijās, kuras šobrīd nepārāk ir izaugsmē, mēs nevaram sagaidīt, ka viņi arī varēs maksāt paši vairāk. Labi. Tikai vārdā, šis galīgi neatbilst patiesībai. Tas, kas ir viennozīmīgi ir palielinās minimālā alga, palielinās neapliekamais minimums, tiek palielināti aizsardzības izdevumi, kas nozīmē vairāk cilvēku armijā un arī lielākas algas armijā. Otrs tiek palielināts iekšlietu ministrijas darbinieku alga, kas ir liels skaits, tiek palielināts daļēji vismaz minimālais līmenis ceļās veselības aizsardzībā. Tā kā kopumā, jā, un arī es ceru, ka izdosies vienoties par algu reformu izglītības sistēmā, tad diezgan būtiski celsies arī skolotāju darba algas. Tā kā šis galīgi nav tas, ko jūs sakat, tas jau arī, ko Dombrovskis teica, ir mazo algu saņēmēju daļā neapmierinātais pieprasījums ir daudz lielāks. Un tātad tikko šī nauda tiek saņemta, tiešām praktiski viss šī nauda tūlītā griežās ekonomikā, ko mēs arī redzam. Šobrīd ekonomikai ir 2 izaugsmes pīlāri - iekšējais patēriņš un augošais eksports. Ja? Tā kā šī gadījumā šis ir no tādas izaugsmes saglabāšanas vai izaugsmes stimulēšanas viedokļa absolūti loģisks solis. Tā, es uzdošu vēl visiem beigās nostācu šo jautājumu, tad mēs balsojumu uztaisīsim, ja, bet lai varat apdomāt. Jautājums tagad šodien valdība pieņēma, budžets atdots Saeimai. Kas notiks Saeimā? Katram tā kā, kas ir politikā, kas nav tāda spekulācija vai pieņēmuma, kas varētu notikt. Bet kamēr apdomājas pēdējo vārdu, es gribu atkal uztaisīt balsojumu, vai šīs debatas un diskusija mainīja klātsošo viedokli. Tad atkal varbūt sākam paceļam rokas tie, kas uzskata, ka būtu jāievieš šis solidaritātes nodoklis Latvijā.
Es ka nedaudz mazāk pa vienā vai divām balsīm, bet viens mums aizgāja. Tā, pret. Jā. Mēs zaudē. Un atturās arī kāds? Joprojām 2, ja? 3 cilvēki. Nu jā, izskatās šoreiz, ka tā pretpuses ir bijusi spēcīgāk vai pārliecinošāk argumenti. Bet tad noslēdzot šīs debates rindas kārtībā, kā jūs domājat, notiks Saeimā, vai mums Latvijā būs ar nākamo gadu šāds nodoklis? Nu, es taču negribu prognozēt to, kas notiks Saeimā. Tas ir... Jūs jau neesat politikas, vai teikt tagad? Domā. Bet tas nav par to, ko es domāju. Es varu ieņemt pozīciju, bet es nevaru ieņemt pozīciju 100 cilvēku deputātu vietu. Tā ir jūsu izvēle, un jūsu izvēlēs būs atkarīgs tas, kas notiks ar šo valsti gan īstermiņā, gan arī ilgtermiņā. Nu, man tā prātā ātri nenāk neviens gadījums, kad īpaši budžeta jautājumos, kad budžets nonācis parlamentā, kad parlaments būtu būtiski mainījis nodokļu politikas kaut kādas nostādnes un pamats, kas nācis no valdības sagatavotā budžeta. Tur viens ir tas, ka jautājums, cik parlaments par to vēlās darīt, bet man liekas tā būtiskākā problēma, ka parlamentam trūkst kapacitāti šādas izmaiņas piedāvāt, vai alternatīvu skatījumu, jo visu saprēķinus, informāciju par nodokļiem, ieņēmumiem nāk no ministrijām, kas ir respektīvi no valdības, un parlamentam nav institūcijas ar ekspertiem ekonomikā, sociālos jautājumos un tā tālāk, kas spētu apstrīdēt šos valdības piedāvātos datus. Līdz ar to es domāju, ka no parlamenta kaut kāds būtisks izmaiņas iesniegtiem budžetam nav gaidāms. Es domāju, ka notiks ļoti svarīgi procesi parlamentā, jo šobrīd Finanšu ministrijas taktika ir iesniegt budžetu pietiekami agri un ir līdz budžeta pieņemšanai 2 mēneši. Tātad ir pirmais lasījums 3. novembrī un pēdējais 30. novembrī. Parlamentam būs pietiekami ilgs laiks izdiskutēt visus jautājumus, kas, man liekas, ir ļoti svarīgi. Ja šī politiskā debata, tieši tāpēc, kā šī šodienas debata, ir ārkārtīgi svarīgi aptvērt šos te jautājumus un saprast kaut kādas pārmaiņu virzienus, kādā veidā ir jārīkojas. Tas, man liekas, būs lielais iegūms. Savādāk es domāju, ka tā kā es minētajos datumos, budžets tiks pieņemts ar šo te likumu 3. novembrī 1. lasījumā un 30. 2. lasījumā. Parādniekums, kā jūs balsosiet? Pirmkārt, viss ir iespējams, daudz ko var mainīt, jāatrod labāku alternatīvu 40 miljonu ieņēmumiem, un, protams, ka tas ir iespējams. Tikpat labi tas varētu transformēties. Es tikai izsaku pieņēmumus. Ja jūs man uzdodat, kā es balsošu, līdz tam vēl mēs nonāksim. Ne šodien, protams. Tātad iespējams, ka tiešām tiek piemērot tikai likmi darba ņēmēja pusē, tie 10,5%, bet tad ir jāatrod pārējie 30 vai 28 miljoni. Dažādas versijas ir viena no iespējām, tas tika pārnāt ar Tirdzniecības rūpniecības kameru, ka, piemēram, ieviešot reverso PVN datortehnikai un sakaru līdzekļiem, kur varētu apmēram budžetā būt papildus ieņēmumi 38 miljonu apmērā. Tas viss ir vērtējams, tā kā pietiekošie laiks, lai to vēl izsvērtu un atrast labāko risinājumu, jo, kā šeit Dobekungs teica par to, ka Šadurskungs esot izteicies, ka tas ir nodoklis uz gadu, manuprāt, tas ir nepareizs vēstījums sabiedrībai, tā nedrīkstētu būt, nevar mētāties ar nodokļiem vienu gadu tā, otru gadu šādu. Un, ja tas bija tā nejauši, pateiks, ka tā ir viena lieta, un tāpēc jātiek skaidrībā, kāds tad ir tas ilgtermiņa redzējums. Bet jūs pats tā kā būtu par to solidaritātes nodokli? Es jums teicu, pirmkārt, es pats biju tas, kurš arī savu laiku, kad tika ievies šie griezti, rosināju ievies šo papildus likmi, un pēc savas būtības uzskata, jā, bet ir nepilnības vairākas. Kādā veidā mums viņas izdosies novērst, tas ir tas jautājums, pie kā mēs strādāsim. Finanšu ministrijas saka, ka tas parādnieks esot autors. Jā. Sintīna, Nikolai, jūs gribat kaut ko teikt? Vai beidzam? Jā. Labi, paldies, liels paldies dalībniekiem, liels. Paldies, ka jūs atnācāt. Paldies arī TVNet un Apollo skatītājiem. Jā, gaidīsim 30. novembri, tad varēsim izdarīt secinājumus, kā tad kopumā Saeimas deputāti ir novērtējuši šo priekšlikumu. Un tiekamies droši vien nākamajā mēnesī, kad mēs atkal uzsāksim kādu foršu nākamo debati. Paldies, liels! Paldies!